Rēķini par komunālajiem maksājumiem un pieejamie Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļi ir labs pamudinājums dzīvokļu īpašniekiem aktīvi rīkoties, vienoties un ne tikai nosiltināt, bet kopumā sakārtot savu māju. Dzintaru ielas 7. nama iedzīvotāji to ir izdarījuši un ir gandarīti par rezultātu. Jau otro gadu Liepājai ir sava gada balva zinātnē, kas ir pašvaldības iniciatīva, lai veicinātu zinātnes un pētniecības izaugsmi, kā arī jaunu inovatīvu ideju īstenošanu. Jau pavisam drīz notiks Eiropas rallija čempionāta 2. posms rallijas Liepāja-Ventspils. Kā norisināsies rallijas un kādi būs ieguvumi? Par to visu raidījumā par Liepāju un liepājniekiem. Nams Dzintaru ielā 7 eksploatācijā nodots jau 1962. gadā. Gadu gaitā to bija skāris laika zopas, iekšējās komunikācijas nolietojušās, turklāt nama pagrabā uzkrājās gruntsūdeņi. Iedzīvotāji par rezultātu ir priecīgi un gandarīti, un lielu paldies saka mājas vecākai Gitai Vanagai, kas spējusi dzīvokļu īpašnieks pārliecināt un rūpīgi sekojas līdz darba norisei. Vēl, kad nebija apkurne, tad jau bija jūtams, kad ir daudz siltāks un ir daudz skaistāk, protams. Kādi ir galvenie ieguvumi, ko jūs varētu nosaukt, kas tad ir, ka tā māja sakārtot? Es domāju, ka siltums tas ir pats galvenais. Nezinu par tām niansēm, bet, kad siltums ir tas, ka ir ļoti labi un ir maksājumi mazāk un, protams, skaisti ļoti. Мы довольны результатом, счастливы. Спасибо большое. Ļoti labi izdarīts, kvalitatīvi un vislabākais jau ir siltums, ka mēs varam regulēt patiešām. To tā pēc vēlēšanās. Kurš grib ar īsām rociņām dzīvot, tas griež augstāk, kuram grib siltāk, vēsāk vajag tas. Ļoti labi, mēs esam apmierināti. Kā jums ir mainījušies tie apkurs rēķini? Es esmu ļoti apmierināta. Jo tā ziņā, piemēram, pagājušu gadu, kaut kur pāri pa 70 varbūt bija, bet šogad es samaksāju par decembra mēnesi 18 latus ar santīmiem. Bet tas ir kopā ar kolidoru, ar kopējo tām trūbām. Tā. Un cik daudz un bieži jūs pati regulējat, tad kādu jūs tur to temperatūru? Es esmu slēgus kāds 5 dienas tagad iekšā. Man tur 19 grādi, man pilnīgi diezgan ir. Cik grūti vai viegli bija pārliecināt iedzīvotājus, lai, teiksim, vispār tam projektam ķertos klāt? Es domāju, ja salīdzinu ar pilsētā citu māju pieredzi, tad mums bija samērā vienkārši, viegli. Tāpēc, ka mums ļoti labs izskaidrojušais darbs noritēja, mums mājas vecākā bija ļoti labi sagatavojusi visu. Līdz ar to nebija tā, ka visu uzreiz piekrita, bet mēs spējām saulaicīgi nonākt pie kopsaucēja, un mums rezultāts ir. Kā vērtēt rezultātu? Skaisti jau. Skaisti. Namam Dzintaru ielā, tāpat kā daudzām Liepājas daudzdzīvokļu mājām, kas būvēts padomju gados, bija silikāta ķieģeļa ārsienas un dzelzbetona paneļu pārsegumi. Lai arī nama tehniskais stāvoklis tika novērtēts kā apmierinošs, paneļu šūvi vietās konstatētas nopietnas plaisas, pa kurām aizplūda ne tikai siltums, bet arī iedzīvotāja nauda. Nama apsaimnieko Liepājas nama apsaimniekotājs. Protams, ļoti liels prieks, kad māja ir parka rajonā ieguvusi ļoti estētisku un patīkamu acī, patīkamu skatu. Un pats patīkamākais jau, ka tie cilvēki ir priecīgi, ka viņi ir noticējuši tam nama apsaimniekotājiem, ka tas darbs ir jādara un tas darbs ir izdarīts un cilvēki ir apmierināti. Un galā tas viss atspoguļojās arī cilvēku maciņos. Dzintaru ielas 7. namā pēc renovācijas ir pārveidota arī iekšējā apkursa sistēma no vertikālās uz horizontālo. Šīs mājas visas, kuras tiek renovētas, viņas ir vismaz 40 un 50 gadus vecas. Būsim atklāti, šīs iekšējās komunikācijas nekad nav piedzīvojušas maiņu. Remontu nekad nav piedzīvojuši. Plus ir vēl šīs lietas, kad šī ir arī sava veida, iedzīvotāju komforta celšanas iespēja, plus arī par tādu bēdīgāku lietu par neapmaksātiem rēķinu, cīņa ar neapmaksātiem rēķiniem. Respektīvi, ja tu neesi samaksājis pakalpojumu, tad mums ir iespēja šo pakalpojumu nepadot šim konkrētajam dzīvoklim. Un attiecīgi kopības biedri necieš un mājai nekrājās parāds par neapmaksāto summu. Jā, mēs, Liepājas nama apsaimniekotājs, visās savās renovējumās mājās mēs ejam ar maksimālo programmu.
Liepāja valstī ir līderpozīcijās mājas siltināšanā un sakārtošanā un ražīgi apgūst pieejamos Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļus, kas ļauj saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā. Tā jau ir kļuvusi par tradīciju, ka katra sakārtotā māja saņem Liepājas karogu. Tas jau nav nekāds jaunums. Mēs Liepājā katru mēnesi ar jums kopā ejam un skatāmies, kā arvien vairāk ir sakārtotu ēku Liepājā un iedzīvotāji izjūt arī to reālo efektu. Un tas arī piemērs citām mājām. Nāciet, skatieties, salīdziniet un iesaistieties tais procesos. Ēkas sakārtošanas projekta kopējās izmaksas bija 145,6 tūkstoši latu, no tiem atgūstāmie līdzekļi caur Eiropas Savienības fondiem 58 tūkstoši latu. Liepājā jau otro gadu tiek pasniegta gada balva zinātnē. To piešķīra 4 nominācijās zinātniekiem un institūcijām, kas pilsētas, valsts un starptautiskā mērogā devuši un dod ieguldījumu pētniecības izaugsmē un attīstībā. Šogad ir plašāks pretendentu loks, tie ir 7 pretendenti. Vislielākais pretendentu skaits ir no humanitārā virziena, ja tā varētu teikt. Viens ir no matemātikas fizikas jomas, un visi pretendenti patiešām ir cienīgi saņemt šo balvu. Un mums ekspertu komisijai bija diezgan smagas diskusijas, lai izraudzītos balvu saņēmējus. Tā kā šoreiz mēs izraudzījāmies 4 pretendentus, un tie tiešām ir izcili pretendenti, un man ir ļoti liels prieks, ka mēs varam atbalstīt savus Liepājas universitātes mācību spēkus, veicinot inovācijas, zinātnu un pētniecību pilsētā, nostiprinot Liepāju arī kā zinātnes un pētniecības centru. Un šodien apbalvošanas ceremonijā arī sajūtot to prieku un atzinību, ko saka arī universitāte, mums ir ļoti liels prieks, ka mēs varam savu universitāti atbalstīt. Gada balvu zinātnē par starptautiski citējamo publikāciju izstrādu un publicēšanos starptautiski atzītos izdevumos matemātikas un fizikas jomā saņēma profesors Jevgeņijs Kaupušs, bet profesors Benedikts Kalnačs zinātnes gada balvu saņēma par izcilu ieguldījumu salīdzināmajā literatūras zinātnē. Balva arī Liepājas Universitātes mākslas pētījumu laboratorijai par jauno mediju mākslas pētījumiem un to popularizēšanu Latvijā un ārzemēs. Tas ir tāds novērtējums par tiem darbiem, ko mēs esam veikuši, ko mēs esam centušies darīt. Pirmkārt, tie ir novērtējums, protams, mūsu pasniedzējiem, mūsu pētniekiem, mūsu darbiniekiem, kas tiešām ir strādājuši ar ārkārtīgi lielu entuziasmu. Novērtējums tas mūsu studentiem, kas tieši tāpat bieži vien brīvprātīgi ir veltījuši savu brīvo laiku ārpus studijām, kas jau tā ir noslogotas, lai varētu praktiski īstenot kaut kādas idejas, darbus, kas viņus saista. Gada balvu zinātnē par izcilu maģistra pētījumu Viljama Šekspīra traģēdijas Hamlets Olģerta Krodera režijā teksts un tā interpretācijas saņēma Vēsma Leivalde. Darbs, ko tu esi darījis ar sirdi un dvēseli 2 gadus, gandrīz vai dienā tam veltot brīvo laiku, atsakoties no ļoti daudz, ko cilvēki dara atvaļinājumos, brīvdienās. Un tajā pašā laikā man jāatzīst, ka tad, kad es sāku šo, tad, kad es izvēlējos tematu un sāku šo darbu, es nedomāju ne par maģistra diplomu, ne par zinātni, ne par kaut kādām balvām. Es domāju tikai par to, ka man tas būs ļoti, ļoti interesanti. Gada balva zinātnē ir pašvaldības iniciatīva, lai veicinātu zinātnes un pētniecības izaugsmu, kā arī jaunu, inovatīvu ideju īstenošanu. Gada balvu zinātnē Liepājas doma piešķir jau 2. reizi. Balvu fonds 1500 latu. Jau pavisam drīz no 1. līdz 3. februārim norisināsies Eiropas rallija čempionāta 2. posms rallijas Liepāja-Ventspils. Un tās ir līdz šim augstākā līmeņa autosporta sacensības, kas Latvijā ir notikušas. Organizatori sola, ka tās būs aizraujošs piedzīvojums gan sportistiem, gan skatītājiem. Šī sacensība ir augstākā līmeņa sacensība, kādu mēs Latvijā varam noorganizēt uz doto brīdi. Un
šī čempionātā ir tikai 13 vietas kalendārā, un līdz ar to mūsu mazā valsts ir iekļuvusi ļoti prestižā sacensību kalendārā. Mēs esam daļa no Eiropas rallija čempionāta. Mums ir jānovērtē šis fakts, šīs brīdis, jo ir ļoti, ļoti liela konkurence no valstīm un organizatoriem uz vienu vietu šī kalendārā. Tā kā mums ir ļoti, ļoti paveicies. Rallijs norisināsies visā Kurzemē. Starts būs Liepājā, bet finišs Ventspilī. Liepājnieki varēs ne tikai piedalīties Eiropas rallija čempionāta otrā posma rallija Liepāja Ventspils atklāšanā 1. februārī ostas promenādē Liepājā, bet varēs aplūkot arī automašīnas un to apkopu servisa parkā Jaunliepājas tirgus laukumā. Bet jo īpaši visi ir gaidīti 1. februāra vakarā Zivju ielā, kas turpat 2 stundu garumā pārtaps par autogrāfu ielu. Atgriežoties no leģendārā Ventspils ātruma posma, visas rallija ekipāžas atrādīsies skatītājiem. Būs iespēja gan palūgt autogrāfu, gan nofotografēties. Mēs šo saucam par autogrāfu ielu. Tātad, jebkuram rallija fanam, apmeklētājiem ir iespēja aiziet uz šo punktu un satikt braucēju, palūgt autogrāfu, aprunāties. Un tas ir ikdienā rallijām notiekot grūti izdarāms, jo autosportists vai nu pārsvarā ļoti lielā ātrumā brauc pa mežiem, vai nu servisa parkā parasti nozūd un domā savu taktiku, kā braukt tālāk. Rallija norises laikā Liepājā būs transporta kustības ierobežojumi, bet jādomā, ka ieguvumi būs lielāki, jo šobrīd ir rezervēts gandrīz visas vietas Liepājas viesnīcās. Sacensību laikā guvumu varētu gūt arī pakalpojumu sniedzēji. Šobrīd gan grūti prognozēt, cik liels būs skatītāju pieplūdums, bet pirmo Eiropas rallija posmu Austrijā apmeklēja 120 000 skatītāju. Rallējiem pieteikušās turpat 90 ekipāžas, kur dalībnieki pārstāv 17 valstis. Savu dalību šajā posmā pieteicis arī leģendārais franču autobraucējs François Delecours, kurš startēs ar Peugeot 207 S2000 klasē. Savu dalību rallijā apstiprinājis arī Liepājas mērs Uldis Sesks. Daži tādi rallija organizatori ir mums aicinājuši ar Gunāru Franci kādā sacensībā piedalīties, un mēs tā viegliprātīgi nemēģinājām to darīt un uzreiz atbildēt jā vai nē, bet no sākuma tā kā pamēģināt ar sporta mašīnu izbraukt kādā slēgtā trasē. Šeit viena kolosāla iespēja Ventspils trase, un ka mēs piedalīsimies Eiropas čempionātā Liepāja Ventspils. Un šī būs viena tāda epizode mūsu rallija dzīvē. Uldis Sesks startēs kopā ar savu ilgadējo stūrmanu Gunāru Franci. Autorallijā liela nozīme ir pilotu un stūrmaņu saskaņotai rīcībai. Un savulaik kopīgi startēts gan startautiskās sacensībās Bulgārijā un Čehijā, gan tālajos pagājušā gadsimta 80. gados izcīnīta 3. vieta PSRS autorallija čempionātā. Šis sports ir pa diviem, teiksim tā, un jāsaka tā, ka tāds tīrs rezultāts ir atkarīgs no abiem diviem un no kopējās sadarbības noteikti. Tā, ja iespēja pabraukt ir, teiksim, tā sacensība ir atnākusi, kāpēc nebraukt, un pēc tam vēl pašmājās, teiksim tādi, ja. Tas jau tikai tā, ka dabīgi, ka tas ir mums, var teikt, ar tiem, kas ar to ir nodarbojušies ilgus gadus, un teiksim tā, tas ir, savu veidu adrenalīns un vispārējais, un arī atmiņas un nostalģija viss kopā, teiksim tā. Piedalīšanās Eiropas čempionātā ir zināms izaicinājums, kas prasa rūpīgus treniņus. Asas izjūtas, ko sniedz autorallijas, tvēra arī Liepājas teātra aktieri Signe Ruicēna un Viktors Ellers. Sajūtas ir kolosāls. Es par to jau baidījos dažas dienas pirms, bet pilnīgi nepamatoti. Kāds bija tās sajūtas? Ārkārtīga paļaušanās un drošības sajūta, ka meistars zina, ko viņš dara. Un rūpējas par to, kā otrs jūtās. Tā kā otro reizi, kad es braucu, man bija jautājums, var lūdzu ātrāk? 2 braucieni, pilnīgi savādāki. Pirmais bija vairāk tāds interesants tajā ziņā, ka es lasīju pirmoreiz karti. Bailes nebija vispār, jo bija tikai koncentrēšanās karte līkums. Un es sapratu, ka tas nav ļoti viegli, un tāpēc cepuru nost visiem Latvijas stūrmaņiem. Bet ir ļoti interesanti, un otrais brauciens, tas jau vairāk tāds sirdī un ar pieredzējušu pilotu. Eiropas līmeņa rallijas arī Liepājā un Kurzemē jau no 1. līdz 3. februārim. Vairāk informācijas www.lvrallija.com.